Sveicināti, cienījamie aprit prasme raidieraksta klausītāji un skatītāji. Šodien pie mums studijā ir Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks. Labdien, Gati! Labdien! Un šī raidījuma tēma īstenībā tapa no viena jūsu cita raidieraksta, kas bija par godu Latvijas valsts svētkiem, kur jūs minējāt tādu ārkārtīgi interesantu domu, ka īstenībā daudz, kas jau iepriekš tika darīts, un vajag tikai paskatīties atpakaļ. Un jūs konkrēti minējāt birokrātijas apkarošanas šo te procesu, un es tā sapratu, ka jūs bijāt papētījis, ka kaut kas līdzīgs jau bija noticis Ulmaņa laikā, un ka jūs pat esat Enziņam aizsūtījis informāciju par to, ka gandrīz vai tas, ko mēs tagad darām, jau vēsturiski bija. Vienīgais tikai jūs minējāt, ka nebija digitalizācijas, vai ne? Es pareizi sapratu. Jā, tieši tā. Tā kā man kā vēsturniekam tās vēstures zināšanas vienlaicīgi palīdz, protams. No otras puses tās, protams, arī sarežģīja to manu dzīves uztveri, jo es redzu, ka mēs uz tiem pašiem grābekļiem kāpjam atkal un atkal. Tāpēc, ka mēs nezinām, mēs to pieredzi esam aizmirsuši, mēs viņu ignorējam. Mums vienmēr pašiem šķiet, ka mēs tagad dzīvojam tajā unikālajā laikā, un tagad viss notiek, un nekad iepriekš tā nav bijis. Vienalga kaut vai tas pats tehnoloģijas, tur tagad mākslīgais intelekts, visi par to runā, izņemot manu kaķi. Es tā domāju, tas ir vienīgais, kas nerunā par to. Bet šādi krustceles, kur nāk iekšā jaunas tehnoloģijas, neskaitāms reizes bijušas, un cilvēks vienmēr to uztver emocionāli. Un visas šīs lietas pārmaiņas. Viena daļa to pieņem ļoti grib, viena daļa konsekventi pretojās principiāli, un tad ir tas vidējais, kas ir visvairāk, tie mēģina kaut kā pielāgoties, saprast, kas tur notiek. Tā kā, mēs kā cilvēki esam ļoti seni. Mums ir 100,000 gadu homo sapiens vēsture un 10,000 paudzes, cik tā mēs atceramies un aizmirstam. Tā tas ir, jā. Grāmatā Turbulence kā dzinējspēks jūs papētījāt 150 gadus atpakaļ vēsturi, vai ne? Man ir tāds aizdoms, ka visticamāk tāda termina kā ilgtspēja, aprites ekonomika, zaļā ekonomika, bioekonomika varbūt šādā formulējumā neparādījās. Bet varbūt pētot šo 150 gadu vēsturi, varbūt jūs saskatījāt kādus modeļus, kas īstenībā ir ļoti līdzīgi tam, ko mēs saimniecībā darām mūsdienās. Mēs esam izdomājuši tādus jaunus terminus, sarežģītus, gudrus vārdus, bet tāds loģiski domājušs cilvēks rīkojās tā jau 100 un es teikšu arī 1000 gadus atpakaļ. Domāju uz priekšu, plānoja lietas, rīkojās atbildīgi, domāju, kas paliks pēc tevis. Tā kā, atkal tāpat vēsturi mums vairāk māca to militāro vēsturi. Bet mums daudz mazāk stāsta par to, kādas bijušas inovācijas. Tur, senā Grieķijā vairāk tur par tiem kariem vai Romā, Romas impērija, kas. Bet tur bija neskaitāmas inovācijas. Tur cilvēki plānoja, iekārtoja ostas, akvaduktus, visu pārējo ceļu sistēmu, kanalizāciju. Tie visi bija tādi jautājumi, kādā veidā apgādes, piegāžu ķēdes, ceļi. Un tie visi bija tādi elementāri, tādi, es teiktu, arī ilgtspējas jautājumi. Kā tu nodrošini to ilgtermiņā? Un to mēs kaut kā politiski un, teiksim, arī no tās uztveres viedokļa esam piemirsuši. Un, tā kā, es teiktu, gan pasaules vēsturi, gan Latvijas vēsturi neskaitām piemēri. Arī tie 150 gadi jau sākot tur no 19. gadsimta, kā cilvēki domāja, kur viņi ieguldīja, ko viņi virzīja. Un es teiktu, ka tas nav mainījies, tāpēc paskatoties, ko darīja mūsu tāda, varētu teikt, saimnieciskā elite gan pilsētās, gan laukos, ka mēs veidojam savu nāciju, tādu savu teiksim, arī šo turīgumu vispār, jo tie soļi bija ļoti loģiski, un es teiktu, ja mēs to pašu tagad īstenotu, teiksim, mērķiecīgi, nemaz jau slikti nebūtu, jā. Mēs ar kolēģiem burtiski pēc 2 nedēļām dodamies darba vizītē uz Āfriku, un mēs apmeklēsim arī Gambiju, un tad es nedaudz arī esmu palasījis hercoga Jēkaba laiku, un īstenībā palasot to, ko hercogs Jēkabs ir izdarījis ar tā laika iespējām, kaut kādīgi gribas uzdot jautājumu, kāpēc mūsdienās varbūt mēs kaut ko nespējam izdarīt, tā kā toreiz jūs nesat par to domājis, kā ar tā laika domāšanu, ar tā laika tehnoloģijām varēja panākt to, ko mēs pat īstenībā pat mūsdienās nevaram atkārtot. Ir jau kolēģi, kas saka, mēs to Jēkabu tā kā pārspīlējam, tur tos sasniegumus un tā, bet es teiktu, ka viena lieta gan, ko mēs nepārspīlējam, ko mēs varam mācīties, tas ir tiešām šis ambīcija līmenis. Ka viņš skatījās uz to Kurzemes hercogistu kā uz tādu no šī Baltijas reģiona Nīderlandi. Ja? Viņš nesasniedz, protams, tie bija
joprojām ļoti atšķirīgi, teiksim, bet viņam šī ideja, ja, kādā veidā tas ir, un, protams, sekot līdz tendencēm, uzdrošināties, ja, ka katrai sevi cienošai valstī, kas Kurzemes hercogists, viņi pat autonomi, tā kā šī Žečpospolitas, Polijas, Lietuvas karavalsts tā kā vasalis, bet vienalga šo autonomiju mēģina iegūt aizdjūras kolonijas, flote, ražošana, eksports, visas šīs lietas. Es teiktu, tie ambīcija, tā ticēšana, jo to gan mēs varam mācīties, jo mums tā, tas ir tas, kas man reizēm, ja tā var teikt, tracina, ja, ka, ko tā mēs uzdrīkstēsimies, ko tā mēs darām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja, ka tev ir augsti mērķi, ja, un ja tev nebūs augsti mērķi, tad jau tu nesasniegs pat vidējs rezultāts. Tā kā, un to gan no Jākapa var mācīties. Ja. Mūsdienās mēs runājam par ilgspējīgu lauksaimniecību, par to, ka jābūt vietējai produkcijai. Vēsturiski paskatoties, tāds termins kā agrārā reforma, varbūt jūs varētu atgādināt klausītājiem, skatītājiem, kā šis modelis tika veidots un ko mēs varam mācīties no agrārās reformas. Lauksaimniecība, es teikšu tā, bioekonomika. Tas jau tas mūsu reģionā, Baltijas jūras reģionā, ir bijis tas ekonomikas pamats ilgi jau. Tas ir gadu simtiem. Un arī citas reģionu valstis šo bioekonomiku veidoja kā savus attīstības pamatu. Arī tādas valstis kā Zviedrija, Somija, Dānija. Un, ja mēs skatāmies no tādas ilgspējas perspektīvas, tad 19. gadsimtā mēs pat bijām veiksmīgāki, jo, teiksim, Dāņi, kad viņi sajuta, ka ir lauksaimniecībā, ka tā ir izdevīga lieta, ka vajag vairāk ražot, Dāņi faktiski izcirt visus savus mežus. Dānijā vispār vairs nebija dabisku mežu. Latvijas teritorijā mums vienmēr kaut kādi meži ir bijuši vairāk vai mazāk, līdz ar to tas arī bija tāds līdzsvars starp tiem cilvēkiem, kas veido šo visu saimniecību. Lielā mērā tie bija 19. gadsimta vācu-baltieši, tad šī mužniecība, kurus mēs ļoti daudz kritizējam par daudzām lietām, jā, tāpēc, ka viņi bija mūsu tiešie konkurenti un nelaida tos latviešus pie šprices. Bet, ja mēs atkal skatāmies no šīs saimniekošanas perspektīvas, tad ir ļoti daudzi, ļoti labi piemēri no šī 19. gadsimta, kad bija šīs lielsaimniecības, bija, kas arī meklē šo līdzsvaru, cik tev ir meži, tu zāģē mežus, bet tu atstāji, tu iekopi, tu skaties, kādas ir šķirnes. Vispār bija daudz arī ļoti labas saimniecības. Un no tādas ilgspējas viedokļa, pat ja mēs skatāmies to pirmo agrāro reformu, kas bija tad pēc Latvijas valsts izveides, viņa politiski ārkārtīgi vajadzīga un pilnīgi pareizi, tāpēc, ka tas bija politisks solījums. Te mēs redzam, kā politika iet kopā ar ekonomiku un daudzām, un kā reizēm kaut kādas nozares īstermiņa intereses kaut kur varbūt pat jāziedo, ka apsolīja visiem, kas piedalīsies neatkarības cīņās, zemi. Un tas bija politisks uzstādījums pēc iespējas vairāk cilvēkiem iedot zemi. Un, ja mēs tā skatāmies, tad no tādas lauksaimniecības attīstības viedokļa daudzi tīri šo agrāro reformu kritizēja, tāpēc, ka tev iedeva tikai 22 hektārus, ko tu vari apsaimniekot ar 2 zirgiem. Jau toreiz bija tā, ka teica, nāks jauna tehnoloģijas, noteikti traktori, kaut kas vairāk. Daudz teica, tās saimniecības ir pa mazu, kas tur būs. Bet, ja mēs paskatāmies no tādas sociālas ilgspējas perspektīvas, es teiktu, tas ir viena no lielākajiem veiksmes stāstiem agrārā reforma, jo, ko mēs izdarījām? Mēs radījām jaunu lauku uzņēmēju slāni, ģimenes, 100 000 cilvēku kopumā, ģimenes locekļi, viņi kļuva par lauku uzņēmējiem. Un tas no tāda cilvēka domāšanas perspektīvas, tas bija, es teiktu, es to ierindotu tajā ilgspējā. Ja mēs skatāmies no tās lauka ekonomikas, tad varētu teikt, jā, varbūt tiešām objektīvi tie 22 hektāri bija pa maz, būtu vairāk, būtu labāk, ja tās saimniecības, tu varētu labāk tos darbus organizēt, vairāk, ātrāk modernizēties. Bet ja mēs skatāmies visu šo pilno ainu, ko es arī mēģinu vienmēr savās grāmatās rakstīt, ka tu nevari nodalīt vienkārši tagad vienu nozari, tagad pateikt, reku, tur mums bija 10, 20 gadi, ja? Mums tur lauksaimniecībai mēs tur kaut ko ne tā izdarījām, bet jāpaskatās uz kādu kopējā ietekmi. Un tā, es domāju, arī šī valsts politikas, vienmēr, kas ir šie valsts vīri, politiķi, ka tevī jāsaskata šīs kopsakarības un jāpaskatās, kāda varētu būt ilgtermiņa ietekme. Jo tā ir milzīga starpība, vai tu pirms tam strādāji tādā mūžā, vai liela daļa arī strādāja arī kaut kādos rūpniecības uzņēmumos. Tev parādīja, kas tev jādara. Tur vai tur ar kaut kādu vagu vai ko, bet tagad tev pats pieņem savus lēmumus. Kādas ēkas tu būvē, ko tu sēsi, ko tu pļausi. Ja? Tu diskutē to ar savu ģimeni, līdz ar to tu jau radi nākamo uzņēmēju paudzi. Un tas ir viens no tādiem maniem skaidrojumiem, ja, kur droši vien citi teiks, ka tur vēl vajag vairāk dziļāk pētīt, bet tomēr paskatāmies latvieši, kas emigrēja no tad nāca Otrais pasaules karš, kas bēga no šīs padomju okupācijas,
kuri emigrēja uz rietumiem. Ļoti veiksmīgi uzņēmējdarbībā. Latviešu diaspora, saprot, Amerikā otra bagātākā Kalifornijā, piemēram. Ja? Tie ir cilvēki, kuriem bija pareizs domāšanas veids, kuri saprata, ka tev ir daudz jāstrādā, kas arī ka tev ļoti smagi jāstrādā un jāskatās uz priekšu. Un tev ir, tas ir tas uzņēmēja gēns kaut kādā veidā iekšā, ja? Kuru mēs savukārt Latvijā pazaudējām līdz to. Teiksim, diemžēl šī PSRS okupācija. Ja? Šos cilvēkus pazaudējām arī visu ideoloģiju. Bet tajā jomā, es domāju, tas bija ļoti no tādas nācijas attīstības ilgspējas perspektīvas domāt šis uzņēmējdarbība. Par kuri joprojām mums tur ir tas tā padomu, teiksim, trauma, ka tur uzņēmēji ir slikti un ko, teiksim, tā daudz skatās, ka tas, kas tur bagātība un nevienlīdzība, bet tie ir tie cilvēki, kas jau velk to ekonomiku. Tie ir tā elite. Es jau esmu tāds piekritējis tomēr tām, ka uzskatu, ka ir tāda cilvēku daļa, kuriem ir jāļauj darboties, ja, un nevajag viņus tur ierobežot visādā veidā, un tad jau viņi pavilks līdz vispārējos. Ja. Manis jau pats bija ārzemēs mācījies. Ja, tā bija arī milzīga lieta, ka mēs bijām tajā Latvijas valstī, mēs bijām labi sagatavoti, jo ļoti daudziem cilvēkiem bija ārvalstu pieredze. Daudz dažādās valstīs, jā, arī Krievijas impērija pirms tam tomēr bija, viņi mēģināja būt vairāk civilizēta valsts, tad tas nav salīdzināms ar to Padomju Savienību vai pēc tam tagad, kas ir Krievija. Tā bija civilizēta valsts, jā, ar galvaspilsētu Pēterburgu un šī arī viņu elite mēģināja valstī iespēju robežās modernizēt. Līdz ar to latvieši, kā ļoti izglītota tauta, kas atradās Krievijas impērijā, ieguldīja ļoti daudz šīs Krievijas impērijas attīstībā toreiz. Bet skaidrs, ka mēs iegūstot šo neatkarību, tieši šī izglītība un šīs visas lietas mums bija tas viens no nosacījumiem, kāpēc mums izdevās to visu tik ātri izdarīt. Un tieši starptautiskā pieredze, valodu zināšanas, ja, un visi tie premjerministri ir bijuši, es paskatījos laikam, tikai viens no viņiem mums bija šie 9 premjerministri 20. 30. gadi, un tikai viens laikam nebija bijis ar šo starptautisko pieredzi, bet tas bija Meirovics, kurš vienkārši bija ļoti jauns. Ja, viņam bija laikam 33 gadi, ka pirmo reizi viņš bija pa ministru, un viņš zināja vairākas valodas. Jebkurā gadījumā, jā, viņam nebija nekāds barjeras. Jā. Vai es pareizi sapratu, ka tā zeme viņa tika dota bez maksas, vai kā tas notiek? Minimāli, teiksim tā, minimāla samaksa bija, ja, bet principā, jā, mēs varam tā pēc mūsdienu kritērijiem teikt bez maksas, un vēl valsts ļoti atbalstīja saimniecību izbūvi, deva kokmateriālus pa pazeminātām cenām, pa simboliskām cenām, un tas bija arī tāda politiska izšķiršanās valstī, vai mēs būvējam, toreiz jau bija ideja par hidroelektrostaciju. Pirmā ideja jau bija par tādu kaskādu vispār jau pirms tam, tā kā Latviju modernizēt, ko darīt. Šis pēckara posms, valstī nauda nav. Un bija izšķiršanās, un tomēr, ja tu iedod šo zemi politiski, jebkurai reformai, tā ir vēl viena lieta, ko mums jāmācās, ka tu nevari vienkārši kaut ko iedot un paļaut. Tev ir jānāk līdzi investīcijām un atbalsta politikai. Un tā, piemēram, šiem cilvēkiem, kuriem nebija šī saimniekošanas pieredze, valsts nāca palīgā, valsts izstrādāja arī šī ēku celtniecībā, izstrādāja šos paraugu projektus, kā tev pareizi tās ēkas iekārtot būvēt. Un tur arī interesanti, ka cilvēki tajā pirmajā brīdī, kas būvē, tās mājas taisīja viņas tā kā senči taisījuši. Bija iespēja modernizēties, viņi to nedarīja. Un tad valsts nāk iekšā ar regulējumu. Tad mēs arī jau piesaucām to birokrātiju, ja, ka birokrātija varbūt ir, varbūt nav, bet Ulmaņa laikā, teiksim, arī viņi ievies obligāts būvprojekts. Bet tas nebija vienkārši arī kaut kur emocionāli parauds vai ka vairāk birokrātija, bet datos balstīts. 35. gads, 1935. gads ir tautas skaitīšana, kur mēs apzinām pilnīgi visu, kas laukos notiek. Cik cilvēkiem ir ūdensvads, kā viņi dzīvo, tur akas, jā, elektrība, tur toleta, iekšā, ārā, labierīcības, to visu uzskaita, analizē. Un saprot, ka jaunsaimnieki joprojām pietiekoši daudz būvē tās mājas, visi dzīvo vienā lielā istabā, un to dzīves kvalitāti varētu ar salīdzinoši nelielām investīcijām uzlabot. Līdz ar to jābūvē modernākas ēkas. Ievies būvprojekts, manuprāt, ārkārtīgi progresīvi tādā ziņā pamatot. Un šīs ēkas sāk būvēt tā atbilstoši, lai ģimenei sava istaba, ja, viss šīs elementārās lietas, ja, viņas tika ieviestas. Ja. Tā kā arī šī birokrātija regulējums viņam jābūt vienmēr pamatojumam datos balstītam. Latviešu ekonomists Kārlis Balodis arī savā grāmatā, viņš vairāk zināms arī kā tautsaimnieks, rakstīja arī, ka gudrs saimnieks taps bagāts pat nabadzīgā zemē,
bet Dumšsaimnieks izsaimniekos pat visbagātāko zemi. Un arī savos darbos viņš aicināja tieši patiešām dodiet bez maksas zemi gudrākajiem tā laika augstskolu absolventiem, kas ir parādījuši attiecīgi labus rezultātus, dodiet viņiem zemi, atbrīvojiet viņus sākotnēji no jebkāda veida nodokļiem un ļaujiet viņiem strādāt. Tā kā tas ir tās ir šīs idejas, ka mums vajag, tā ir vēl viena lieta, ka mums vajadzēja tā kā attīstīt šo nacionālo uzņēmējdarbību. Mums, protams, bija jomas, kur mēs bijām, bet mums bija konkurence, un mēs bijām nacionāla valsts. Un vēl jāņem vērā, ka mēs nevaram kaut kādas lietas izraut no konteksta, kā toreiz to darīja. Toreiz tomēr bija tāda konkurence starp šīm dažādām, arī mums bija šīs minoritātes, kas bija uzņēmējdarbībā pietiekoši veiksmīgi, gan vācu baltieši, gan ebreji. Un tad līdz ar to tad Latvija tā kā ir uzbūvēta uz šo latviešu, un tur visu laiku bija šis līdzsvars, kuru tur centās arī nepārkāpt, kad kā tad mums mēģināt arī stimulēt šos latviešu uzņēmējus, lai viņi sasniedz. Jo tā kā bija šis arī objektīvs secinājums, ka vācu baltiešiem vienkārši gadu simtiem bija privilēģijas, lai viņi to darītu. Un tagad latviešiem savā valstī vajadzētu tik līdzvērtīgiem. Un tad skaidrs, ka tas ir, kā tu to dari. Ja, un katrā ziņā kopumā, jo mēs to darījām nevis caur vācu baltiešu diskrimināciju, bet paceļot šīs tiesības, ko arī vācu baltieši pieņēma, šī paša uzņēmējdarbība atcēla šo arī kārtus, kas bija, mužniecības vai kas, viss ir vienādi, visiem ir vēlēšana tiesības, daļa vācieši to nepieņēma, viņi bija kā privileģētā kārta, savukārt ebreji par to priecājās, tāpēc, ka viņiem Krievijas impērijā tomēr, viņiem bija šis status ierobežots, viņiem tur ik pa laikam, tas ir visos laikos, ja kaut kas slikts notiek, Krievijas impērijā tad ebreji ir vainīgi, un tas, tad Latvijas republikā savukārt, arī, protams, kaut kāds antisemītisms tur ir, bet, tas ir nesalīdzinām mazāks, un šis tolerants līmenis, visiem ļauj darboties, Par statistiku jūs pieminējāt, es sapratu, ka, varbūt tā var teikt, ka pateicoties agrārai reformai, Latvija bija pasaulē 2. vietā pēc sieviešu nodarbinātības, vai ne? Jā, tā kā ar lietuviešiem kopā, mēs bijām vienā no pirmajām vietām, un tā kā, tas arī parāda to iesaisti, jo, ja mēs skatāmies, un tas arī, ka jāsaprot, ka mēs tiešām sākām ļoti sarežģītā situācijā. Daudzi atzina, ka Latvija ir viena no izpostītākajām zemēm, teritorijām Pirmajā pasaules karā. Visa rūpniecība ir izvesta. Visiem bija ļoti smagi jāstrādā. Daudzas stundas, lauksaimniecībā ar zemu tehnoloģisko līmeni, fiziski ļoti smags darbs, ļoti daudz šīs lietas, bet tādā ziņā, kur ir dominējoši vīriešu sabiedrība, ir tas, ka tomēr mēs redzam, ka tajā līmenī atbilstoši tai situācijai, sieviešu iespējas bija, es uzdrīkstēšos apgalvot, daudz labāks kā citās valstīs. Mēs redzam arī pēc līdzdalības vēlēšanās. Sievietes ļoti aktīvi piedalās vēlēšanās. Vispār līdzdalība vēlēšanās, Satversmes sapulces vēlēšanas, 85% cilvēki piedalās Saeimas vēlēšanās, arī ļoti tuvu tām, 80, Tad cilvēki iet, nav tā, ka sievietes paliek mājās. Un tas ir arī jautājums, kā toreiz mēs iztēlojamies vēlēšanas. Tas notiek, cilvēki, tas jau nav tā, kā tagad tu aizbrauc ar mašīnu, tas ir nopietnas process, ka tu visu to dari. Tu, protams, tas vēlēšana cikls tiek pielāgots lauksaimniecības darbiem arī, Saeimas vēlēšanas pēc tam. Bet cilvēki piedalās, un ir arī atbilstoši tam sieviešu nodarbinātība ir atbilstoši augstā līmenī. Tā laika slavenais sviesta un bekona eksports. Kas tur īsti nospēlēja? Tas bija, ja mēs tad izgājām Eiropā, kvalitāte, mārketings ļoti labs vai vienkārši zemākas cenas. Izdevās papētīt, kas tas bija par... Jā, jāsaka godīgi, ka mums bija jāatrod kaut kas, un tā reālākais, ko tu vari izdarīt, mums tātad ir lauksaimniecības zeme, rūpniecība mums tanī brīdī nav, viss iekārts ir izvests, kaut kas ir jādara, kaut kādā veidā valstī šos ienākumus vajag no eksporta, tā bija šī loģika. Sākām mēs, protams, ar zemāko cenu, ja mēs skatāmies, tad Dānija, arī Zviedrija bija daudz labāk nostādījuši savu saimniecību, abas Pirmā pasaules karā neitrālas valstis. Viņiem bija, protams, liels priekšrocības, arī jau iegūti šie visi tirgi. Mums bija jāpārorientējās. Tā ir viena būtiska lieta, ja mūsu tirgus pirms tam lielā mērā bija, mēs bijām daļa no Krievijas impērijas, līdz ar to visa tā saimniekošana notika lielā mērā, šajā impērijas ietvarā. Tad mums vajadzēja atrast šos tirgus, kurus gan mēs atradām pietiekoši labi. Un tad, protams, tie 20. gadu sākums bija tāds, ka mēs it kā gājam šo zemāko cenu un bija kvalitātes tur kaut kāda izaicinājuma, kas.
Bet pēc tam kopumā mēs pakāpeniski mēs jau ieguvām. Teiksim, šī arī tā kvalitātes un cenas atbilstība bija pietiekoši laba, ja, ka mums faktiski nekad nebija problēmas to visu realizēt. Un tad arī pakāpeniski mēs atkal tad regulējam, ka mēs tajās, kur ir mūsu tās eksporta preces, mēs sākām skatīties tieši tā ieviest vienotus standartus. Tas ir gan lauksaimniecība, gan arī mežsaimniecība, aviācijas finieris, kā viens no piemēriem 30. gadu beigas, kur ir, ka mēs ieviešam vienotu standartu, lai šī Latvijas prece kotējās labāk, un tu vari prasīt augstāku cenu. Tā kā bija saprotams, ka pieprasījums ļoti strauji aug, valsts bruņojās, ja, tas ir vajadzīgs, ja, tad finieru industrija attīstās. Kopumā mūsu tā eksporta struktūra, var teikt, jā, lauksaimniecība tikai tā kā bioekonomika, bet mūsu eksporta struktūra bija daudz labākā Somijā. Somijā 90% no eksporta koku materiāla. Tikai meži, faktiski. Mums ir daudz sabalansētāks, jā, mums ir meži, mums ir tātad arī šī lauksaimniecības izstrādājumi, un ir arī rūpniecība, kas, protams, ir salīdzinoši daudz mazāk, bet kopumā šie fabrikātu īpatsvars pieaug. Un arī Zviedrija, tanī laikā, tas ir 30. gadi, liekas, industriāla valsts, viņa 50% no Zviedru eksporta ir koku materiāli toreiz. Tā kā, viss šis Baltijas reģions tā kā vairāk orientējas uz bioekonomiku. Tad virziens ir Vācija, protams, Lielbritānija ļoti daudz, jā, tā kā, tās virziens, jā. Un es saprotu, ka 30. gados, ja mēs runājam par ilgspējīgu arī cilvēku resursu, tad 30. gadu beigās Latvija pēc dzīves ilguma pārsniedz Somiju, vai ne? Jā, Somija pilnīgi pārliecinoši un vēl virkne valsts. Ja mēs skatāmies, tad Latvija kaut kādā 11. vietā pasaulē. Tā kā, un tas arī rāda dzīves kvalitāti. Tas ir arī viens no tiem rādītājiem. Ja mēs skatāmies, ka Latvijā bija sarežģīts reģions, bija Latgala. Ja, un ja mēs to Latgali tā kā pat statistikā neliekam iekšā, tad Ilmārs Mešmans kolēģis ir rēķinājis, ka tad tas dzīves ilgums pārējā Latvijai tuvu Zviedrijai. Ja? Tā ir vēl viena lieta, ka mēs redzam, cik ļoti negatīva ietekme var būt saimniekošanai, kas ir vairāk saistīta ar mūsu austrumu kaimiņu, Krieviju, tā ir pavisam cita mentalitāte, cita saimniekošana. Un Latgalē bija gan izglītības sistēma, gan daudz citas lietas. Dzimbūšana atcēla pusgadsimtu vēlāk, 19. gadsimtā. Ļoti daudz lietas, kas šo Latgales atpalicību iezīmēja, bet Latgale ļoti strauji vilkās klāt pārējai Latvijai. Jā. Bet tas ļoti labi parāda, jā, dzīves ilgums ir viens no kritērijiem, kas parāda dzīves kvalitāti. Tāpat uz patēriņu, ka, ja paskatījās dažādas pārtikas preces uz patēriņu, tad mēs bijām ļoti labs rezultāts. Mums bija gaļas, piena patēriņš. Labi, tagad mēs varam teikt no mūsdienu perspektīvas, ka tas ir, nav ilgspējīgi un tā, un tagad daudz saka, ka nevajag tik daudz gaļu un pienēs, bet toreiz tas bija tāds pieejamības jautājums, ka tu vari atļauties daudz vairāk šo gaļu pienu, plus vēl tev ir fiziski daudz, tev ir fiziski daudz darbs ar lielu fiziskāku slodzi, un tad tu arī, tu arī patērē to visu un dari. Tie rādītāji bija pārsteidzoši labi. Un, ja mēs skatāmies to izaugsmes rādītāju, tad Latvija viena no tām 20. 30. gados, kur ir viena no straujākām izaugsmēm Eiropā, ja IKP iekšzemes koproduktu mēs skatāmies. Jā, un jūs arī pieminējāt, šis Hesa būvniecību uz Daugavas, sapratu, tur bija ideja par 7, 8 slūžām, par kuģu. Attiecīgi tā tad arī pārvietošanās sistēma. Un es saprotu, ka tas bija būvēts ar mērķi elektrificēt gandrīz vai pilnīgi visu dzelzceļa sistēmu Latvijā, kas toreiz bija krietni lielāka nekā tagad, vai ne? Jā, tas ir jau tāds senāks projekts. Tas ir no 19. gadsimta, jau parādījās ideja. Tas ir pirms neatkarīgās Latvijas. Tad, kad Latvija bija Krievijas impērijas sastāvā, toreiz jau bija šīs arī Eiropā. Upes padarīja kuģojams, šos kā kuģu ceļus, un bija ideja, ka vajag salikt Melno jūru ar Baltijas jūru un izveidot to kā kuģojumu ceļu. Un bija izstrādāts Latvijas teritorijā jau vairāki plāni, un viens no plāniem bija tieši tā vairākas šīs uztaisītas slūžu sistēma. Viņās ražot lielākā daļā arī elektrību un elektrificēt visas dzelzceļus. Tas ir tas, kas tagad vēl nav izdarīts. Jā, mēs tā paskatāmies, bet tas ir arī tā laika saimniekošanas vēriens. Un tā ir viena tāda lieta, ka tā bija tāda unikāla situācija, ka Latvija bija nonākusi, un īpaši Rīga, vienā no tādiem pasaules attīstības epicentriem. Ja, pateicoties tam, ka mēs bijām tiešām Krievijas impērijā viena no tām izglītotākajām teritorijām vispārējais, un šie sakari Rietumē Eiropa visu pārējo padarīja mūs par tādu vienu no tādiem izaugsmes centriem. Un tā bija tāda ideja, ka mēs tad elektrificējam un novirzam šo elektroenerģiju arī uz ražošanu un industriju. Tā kā, tas bija tāds
tāds milzīgs sapnis. Ja? Bet, teiksim tā, ne tikai sapnis, jau tika izstrādāti jau arī šie plāni, jau tā kā, ja tie laiki, teiksim, būtu bijuši savādāk, zinu, kā tas būtu bijis, ja? Bet, principā, ja tā sistēma tiktu ieviesta, tad, no vienas puses mēs varam teikt, ka bez tā kara tas industrializācijas līmenis būtu strauji pieaudzis. No otras puses, es domāju, ka mēs šobrīd šeit nesēdētu un nerunātu latviešu valodā. Tas tomēr bija arī jautājums, vai mēs saglabājam šo savu valstiskumu, ja? Atgriežamies tomēr šajā, ja tā var teikt, teiksim, pēc šī kara sadalījuma, ka mēs atgriežamies šajā rietumu telpā, nevis paliekam Krievijas impērijā, kas tomēr, kā redzams, aizgāja tajā austrumu virzienā, gan mentāli, gan visās pārējās. Tā kā, tie bija tādi tās bija tādas lielas idejas. Vēl par tādām lielajām es teiktu, ka, protams, Latvija attīstīja lauksaimniecību pārlecoties tiem 20, 30 gadiem, bet tas ilgspējas jautājums, viņš ir domāts ar plānošanu. Un tad viena no tām lietām bija, kad jau 20, tā, kad bija sākās pirmā ekonomiskā krīze, 29. 30. gadi ASV, citās valstīs, sāk domāt, ka vajag plānot vairāk saimniekošanu. Jo pirms tam tāds lielais plāns faktiski nebija. Bija lielais likuma projekts, bija agrārā reforma, bet tā plāns bija budžets. Un budžets bija 1,5 gads. Ko tajā gadā ieplānoja, tad valdība apstiprināja, pēc tam, teiksim, parlaments tad, ka mēs ejam, braucam tālāk. Un tad, pēc Kārļa Ulmaņa autoritārā valdība sprieda, ka vajag vairāk plānot. Un tad izstrādāts bija tāds plāna projekts, kur bija salikts daudzas lietas, ko un kādā veidā vajag darīt. Un tur tā pieminētā birokrātijas apkarošana, kas tur ir, teiksim, ka tur kādā veidā darīt. Bet ļoti daudz arī citas lietas, kur mēs redzam tādus no ilgspējas perspektīvas, ārkārtīgi gudras. Pieņemsim tas, ka it kā Latvija, lauksaimniecība ļoti svarīga, bet viena no idejām, ka vajag apmežot tās teritorijas, kuras lauksaimniecībai nav īsti atbilstošas. Ja? Kas ir apmežošana vispār ir viens no tādiem ilgspējas kritērijiem, ka tu iestādi mežu, un tad loģiski tu dabū viņu atpakaļ pēc gadu desmitiem reāli. Tagad straujāk aug tie koki, bet vienalga, vismaz paiet kaut kādi 30 gadi, kad tu dabū kaut ko pirmo ārā, un pēc tam 50, 60. Kad tu pārskati šīs koncepcijas, ka tu tagad apmežo kaut kādas teritorijas. Kā tu skaties? Un, protams, vēl viens no tiem ilgspējas kritērijiem, ko es tur redzu, es pat redzu divus. Viena no tiem, kuru izdevās tā kā tiešām īstenot, tā ir izglītības sistēma. Tas ir skolas. Skolas skaitu pat samazināja, bet attīstīja, būvēja jaunas kvalitatīvas skolas, gaišas centrāla apkur, kas arī bērnam, kas atnāk no šiem laukiem, ienāk tādā telpā, šīs jaunās ģimnāzijas skolas visā Latvijā, kas tika būvēts. Tas jau tev iedod pavisam citu domāšanu vispār, kā tu redzi to dzīvi vispārējo. Tā kā skola, un vēl bija plāns, protams, bet tur neko baigi nevarēja izdarīt, tas bija demogrāfijas jautājums. Bet tu apzinājās, ka liela problēma. Protams, ka kam tu atstāsi to valsti vispārējo, tas ir tas pats, kas mūsdienās. Tas lielais izaicinājums, kuru toreiz arī nevarēja pārvarēt, toreiz to sauc par tautas dzīvā spēka vairošanu. Tā kā tas ir tas pats, ka mums vajag vairāk cilvēkus. Un interesanti, ka tā pretruna, kas toreiz bija, ka 20. 30. gados visvairāk demogrāfija, visvairāk bērni bija Latgalē. Un tajā brīdī, kad pateicoties agrārai reformai, daudzām citām lietām, latgaliešu dzīves kvalitāte uzlabojās, bērnu skaits strauji samazinājās. Kur bija tā pretruna un kur daudz brīnījās, kāpēc tā. Bet tas ir, kad mēs arī mūsdienās redzam, tajā rietumsabiedrībā, no šī demografiskā situācija novecošanās ir daudz straujāk. Tā jau bija problēma, kurai meklēja risinājums jau pirms 100 gadiem. Tas, par ko mēs tagad arī runājam. Kā tad mēs dabūsim? Skaidrs, kopēji jau dzīves kvalitāte cilvēkiem aug, visi jau dzīvo labāk, bet redzam, ka tas bērnu skaits paliek arvien mazāks. Jau ir, es teiktu, diezgan kritisks tas skaits. Mūsdienās mēs bieži runājam par inovācijām, un arī tiek pieminēts par to, ka inovācijas ir ilgspējīgas ekonomikas pamats. Toreiz diezgan skaļi izskan VEFs. Mēs tā kā zinām, VEF Minox, mēs zinām VEF vairogs, kas bija būvēta būvēja vairogs, sporta lidmašīnas un tā. Militārās arī. Kā varbūt ir tādas grāmatas divos sējumos, jūs bijāt arī zinātniskais recenzents nezūdošās vērtības par VEF. Jā, par VEF vēsturi. Papētot, ir tā, ka varbūt tās tehnoloģijas, kuras mēs mūsdienās uzskatām par inovatīvām, īstenībā bija ražotas jau iepriekš, jo man liekas, ka ļoti labs piemērs ir elektroskūters. Es lasīju, ka VEFā bija kaut kādas idejas par šo par elektrificēšanu. Ir daudz visādas, teiksim. Līdz ar to, protams, ka
Elektromobīļi, tas jau arī ir 100 gadu vecs tehnoloģija, teiksim, ja mēs tā paskatāmies. Ideja jautājums, kurā brīdī viņu atmaksājās ražot un kāds ir tās iespējas. Bet, tā mūsu sabiedrība bija, es teikšu tā, gan izglītota un uz tādām tehnoloģiskām inovācijām tomēr orientēta, un mēs pietiekoši strauji jau no tās, piespiedu tādas valsts agrarizācijas, ka mēs kļuvām ļoti agrāri, tāpēc, ka nekas nebija pirms 100 gadiem, ka mēs gājām tajā industrijas virzienā. Viena lieta, ko kādreiz citi pārmet, ka bija tā, ka mēs tā kā tikai uz savu iekšējo tirgu ražojām, bet tā bija visa pasaules valstu tendence, ka katrs nodarbojas nedaudz ar tādu naturālo saimniecību, ka katrs ražoja to, kas ir. Tāpēc mēs ražojam arī Ford vairogs, kas ražoja šīs automašīnas un autobusus, un tad, protams, telefoni, radioaparāti, visas šīs lietas, kas savukārt ir VEFs, arī šīs fotokameras. Tā bija ļoti mūsdienīga produkcija, un nevienam nebija šaubas par šīs produkcijas kvalitāti. Un tas bija, protams, orientējoši, tas, protams, tas sākotnējais posms, 30. gadi, tas ir iekšējais tirgus, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas bija pilnīgi pareizs solis, lai arī, arī citi saka, ka tā rūpniecība varbūt nebija tik ļoti produktīva, bet jebkurā gadījumā, jebkurš cilvēks, kas tobrīd no lauksaimniecības darba aizgāja uz rūpniecību, viņa pievienotā vērtība bija kaut kāds 4 reizes lielāka. Un līdz ar to rūpniecībā strādājošais radīja lielāku pievienoto vērtību. Un tā bija arī neatsverama pieredze visiem. Pat tajā sākumā, piemēram, tās Ford atteicās vienu brīdi, pēc tam viņas likt kopā. Bet tie cilvēki, kas to darīja, viņi bija milzīga pieredze, un tur mēs redzam, cik daudz visādas ir jaunas idejas. Visās ambiciozākās lietas, tās pašas lidmašīnas, kas ir irbīts konstruktors VEFā, pēc tiem aerodinamikas parametriem, pēc tam, es neesmu aviācijas eksperts, bet ir, kas apgalvo, kas saka, ka Britu iznīcinātāji otrā pasaules karā, ka irbīšu modelis pat bija daudz ātrāks, manevrēt spējīgāks, un ka viņi paņēmuši bija tos konstrukcijas, tos pamatus, no šī, mūsu, tātad, mēs bijām plānojuši arī ražot arī lidmašīnas un militārās rūpniecības taisīt rūpnīcu, bet PSRS okupācija to visu apturēja. Katrā ziņā mēs gājām uz priekšu. Tā kā cilvēki darbojās visās jomās, un te mēs redzam, ka tas radošums bija. Radošums un uzdrīkstēšanās. Tagad arī lidmašīnas, un tas taču toreiz bija, liekas, kosmos, ko tā mazā Latvija. Bet viss šīs lietas bija. Tā kā mums ārkārtīgi nepaveicās ar šo PSRS okupāciju. Mēs bijām pēc daudziem parametriem attīstītāka valsts kā Somija. To es droši, tur dzīves ilgums to parāda. IKP viņiem bija nedaudz augstāks kā Latvijā, bet tas bija tikai dēļ tā milzīgā koka eksporta, ka viņi eksportēja tikai tos kokus. Mēs tūlīt nonāksim pie PSRS okupācijas, bet otrais pasaules karš. Tagad mūsdienās mēs diezgan daudz runājam par būvgružiem, par tātad atkārtot izmantošanu. Īstenībā pēc otrā pasaules kara, kas man tā ienāca prātā, ir informācija, kur palika viss tas, kas tika iznīcināts, kur palika tā visa militāra tehnika, kā tas viss pēc tam notika, to kaut kādīgi atkārtot izmantoja, varēja izmantot, kur tie būvgruži kaut kur celtniecībā pēc tam gāja. Kā tas viss posms notika tieši tātad pēc šī otrā pasaules kara, jo īstenībā arī skatoties uz Latviju un uz Eiropu, tas jau īstenībā bija ne jau tikai politiskās sekas, tur bija ārkārtīgi daudz, tātad vēl viss tās mīnas, viss, kas ir tāda munīcija, kas bija kaut kur palikusi, to visu vajadzēja vākt. Es lasīju, ka ārkārtīgi daudz bija piesārņot ūdeņu, pārtikas trūkums. Tas īstenībā viss posms, man liekas, nav tā īsti sīki papētīts. Tomēr ir. Jo, ja mēs skatāmies no tādas aprits ekonomikas perspektīvas, kas ir arī ilgspēja ļoti tuvu terminoloģija un termins, tad būvniecībā šie principi tika izmantoti arī gadsimtiem. Mēs paskatāmies kaut kādas mājas, un manā māja, kurā es dzīvoju, ir 100 gadi, var redzēt, ka starpsienas ir būvēts no ķieģeļiem, kas ir izmantoti kaut kur pirms tam. Es iegūju ķieģeļus celtniecībai, viena skursteņa vienā sabrukušā mājā, kas ir būvēta pirms 200 gadiem. Un tad es redzu, ka tie arī vēl, tie ir Napoleona laiki, jau tā kā šī pieeja, ka cilvēki, un tā bija tāda ilgspējas domāšana, tāds taupīgums, ka tu nemet ārā tagad nepēc jauns, ja tev ir vecais. Tu skaties, kā tu izmanto veco, tā kā tu būvē no vietējiem materiāliem. Ja tev ir laukakmeņi vairāk, teiksim, tajā teritorijā, tu būvē no laukakmeņiem kaut ko pamatus, kā tu būvē ceļus, no kā tu taisi. Tās ir domāšanas veids. Pēc kariem arī. Abi divi kari, pirmais, otrais pasaules karš, protams, ka izmantoja. Pēc pirmā pasaules kara ļoti plaši arī izmantoja, ka bija tie reģioni, kur bija sabūvētas visas tās
barakas un visas tās zemnīcas un visi tie. Arī tur ļoti bieži arī šie jaunsaimnieki izmantoja to kā materiālus. Tur dzeloņdrāts, viss pārējais, maksimāli izmantoja. Viens pat ir piemērs, kas ir tāds, uz kaut kāds jau nedaudz, bet var teikt komisks, ir no Latgales, kur tagad ir Preļu novads Vārkavā, kad Pirmā pasaules karā bija izbūvēts šaurslēdz dzelzceļš militārais. Un pēc kara tas dzelzceļš vienkārši izzuda. Un tad mēs arī lauku pētījumos, tur vienā televīzijas raidījuma ietvaros ar kolēģiem, vietējie stāsta, ka ir bijis dzelzceļš un ka vietējais mūžnieks ir plānojis būvēt dzelzceļu tur vai tā uz Pēteru, kaut kādu tādu. Bet tie stāsti liekas, ka viņi īsti nav patiesi. Bet principā tad man izdevās atrast, kur es atradu, ka kapsētās ir, pirms 100 gadiem ir ļoti daudz krusti ir būvēti no dzelzceļa sliedēm, kur pat ir uzraksti. Līdz ar to, šīs dzelzceļa sliedes vietējie savāc un kaut kur arī celtniecības armatūrā. Tā ir tāda, es teiktu, tāda, ilgspējīgs pieejas princips, ka vietējie, mēs varam teikt arī, ka agrīnā privatizācija, ja neviens jau saskaņojis tur nebija, vienkārši tās sliedes pazuda un nav. Tā kā cilvēki, protams, rīkojās, skatījās, kas tev ir pieejams, ja, un, protams, pēckara situācijās, ja, šī pieejamība ir daudzām lietām ļoti maza, un tā ir nabadzība. Tā kā to cilvēku skatījās pragmatiski, protams, un būvē no tā, kas ir. Jā. Es varbūt tās neīpaši ētisks piemērs, bet es kaut kad bērnībā atceros. Es nepateikšu, kas tas bija pa molu, bet staigājot pa molu varēja redzēt, ka tur ir kapakmeņi un pieminekļi. Tā tad arī sagāst. Līdz ar to, teiksim, tas atkal ir viena cita lieta, ja, ka, teiksim, kaut kādā veidā veicot šo kultūras revolūciju saucam, un daudz, kas tiek aizvāks prom, ja, un izmantots arī šādām lietām. Jā, skaidrs, ka tas ir, tādiem žēl tas ir. Arī, kaut vai, ja, šeit mēs arī redzam, ja, cik tāds, ja mēs kopumā skatāmies, tas liekas ārkārtīgi pragmatiski, ja, no otras puses, teiksim, pēc holokausta, kad mums pazuda ebreju kopienas daudzos reģionos, bet viņiem ir savu kapi, ja, kapakmeņi viens viņus nekopja, ja, kas viņiem tālāk notiek, ja, protams, tas ir ārkārtīgi neētiski, ja, bet tajā situācijā bija citi kritēriji, cita vara, tas, diemžēl, tika izdarīts, jā, jā. Tā, padomju laiks, tā tad parādās tāds termins, var teikt, saimniekošanas modelis, skaidrs, viss ir pakļauts plāna ekonomikai, parādās divi tādi termini, orientēti uz lauksaimniecību, kolhos un sovhos. Varbūt var paskaidrot, kāda ir atšķirība un uz kādas idejas balstījās tas viss saimniekošanas modelis. Galvenā ideja bija tāda, ka valsts vēlējās paņemt pilnīgu kontroli pār lauksaimniecības ražošanas procesu un pats galvenais pār saražoto produkciju. Tā kā, jo tā ir kolektīvā saimniekošana. Tātad, ja mēs skatāmies, tad tas ir no krievu valodas, tas ir tā kā kolhos kolektīvā saimniecība, tad it kā teorētiski skaitās, ka kolhos ir tā kā šīs kolhoznieku kopienas tā kā kopīgs īpašums, un viņi kopā darbojās, un savukārt šis sovhos tā kā ir tā kā padomju saimniecība, un viņi tā kā tiešā veidā pieder valstī. Pēc šīs darbības principiem, ja mēs skatāmies pēc pamatmērķa, starpība nav. Nekāda galvenais mērķis ir sagrābt visu produkciju. Vienīgi tajos augtajos valsts saimniecībās maksā algu kaut kādu, kas arī nav liela, un tajos kolhozos savukārt, kas tev ir, ja, kas tur paliek pāri, to it kā tur kaut kādā veidā nomaksā. Tā kā no tādas produktivitātes lauksaimniecības viedokļa tas bija milzīgs solis atpakaļ. Jā, teiksim, tā saimniekošana to galīgi nevar uzskatīt par ilgspējīgu. Bija pēckara periodā, pēc kolektivizācijas, tātad 45. gads beidzās karš, 49. gadā būtībā visas Latvijas teritorija jau ir kolhoz un sovhoz, tātad kolektivizēta. Ir vairākus gadus, kur ir kolhoz, kur pat nemaksā algu. Cilvēkam atstāja vienkārši piemājas zemi, kaut kādu tur 0,5 hektāru, viņam ļauj turēt vienu govi, tur 1-2 cūkas. Lai viņš var izdzīvot, nemirst badā, viņa ģimenei un pārējo visu darba laiku, tev ir jāiet atstrādāt valstī būtībā pa velti. Ja? Tas notiek vietām pat gadu desmitiem. Tad lēnā garā tā situācija nedaudz uzlabojās, tad valsts mēģina tur investēt, kaut ko darīt. Bet kopumā tas modelis ir tāds, ja, ka tā ir kolektīva, tā ir Padomju Savienības ideoloģisks uzskats bija tātad, ka visiem šiem ir jākontrolē šis vienotais īpašums, tā kā rūpnīcas nomināli it kā pieder valstī, tad arī viss šīs zeme pieder, viss pieder valstī. Tagad mēs redzam, tā sistēma bija ārkārtīgi absurda, bet viņa bija radniecīga domāšanas veidā, kas bija šajā Krievijā. Krievijas impērija bija tā sauktā opšanas, kas ir tā kopējā zeme, kas ir tā, kopienas zeme. Tas modelis bija tāds, ja, ka krievu zemnieki to pieņēma tā kā, vieglāk. Latvijā tas, protams, bija ļoti sarežģīti.
un tā, bet, tas ir, veids, kā tu zemniekus aplaup būtībā. Tu viņiem pavēlti vai par ļoti nelielu samaksu paņem viņu saražoto produkciju. Vēlākajās 10 gadēs tā situācija tā kā uzlabojās, jo tā kā pēc Staļina nāves un kas tad, ja tā kā mēģināja Padomju Savienība tirgoja naftu un ieguva ieņēmumus, un tad mēģināja padarīt, kā to teica, sociālismu par cilvēcīgu seju, un tad kaut kādā veidā arī cēla šīs iepirkuma cenas. Bet, katrā ziņā, ja mēs paskatāmies vienalga produktivitāte, izlaukums no govs, ražas lauksaimniecības, tās ir vairākas reizes zemākas nekā tas ir šobrīd Latvijā. Tā kā, Padomju laikā tātad vēl aizvien daudz runā par to, ka te Latvijā daudz kas tika uzbūvēts un, attiecīgi, protams, mēs runājam par mikrorajoniem, par rūpnīcām un tā. Bet, ja tā tīri paskatoties, tā proporcija starp to, kas bija uzbūvēts Padomju laikā un tieši Ulmaņa laikā, to var kaut kādīgi salīdzināt un kādas ir tās atšķirības? Es domāju, laikam vairāk runa iet par kvalitāti. Laikam. Jā, ja mēs skatāmies no ēku kvalitātes un tas, ko būvēja, tad mēs redzam skolas, kultūras celtnes, viss tas, kas tika būvēts 20. 30. gados, tas ir nesalīdzinām cita kvalitāte vispār. Jā. Tā kā šis PSRS okupācijas periods ievies citas kvalitātes standartus, zemākus. Jā. Un tas, protams, arī tur bija cita izpratne vispār, kā cilvēkam jādzīvo. Un arī ēku nolietošana, ņemot vērā šo kolektivizāciju, tad vēl viena no tām idejām bija, ka arī jāpārvieto cilvēki, ka cilvēkiem ir jādzīvo tādās agrārās pilsētiņās, ka nevis individuālās saimniecībās, tad viņus tur labāk var kontrolēt, pieskatīt, nedeva celtniecības materiālus, lai tās lauku sētas, kaut vai jumtu, lai uzliek mājai, un cilvēkus tā kā motivēja, lai viņi iet kopā dzīvo vai daudz dzīvokļu mājās, bet galvenais ciematos viss. Un savukārt šajos ciematos, tajās daudz dzīvokļu ēkās, šī dzīves standarti, ja mēs paskatāmies, viņi ir nesalīdzināmi zemāki, arī kaut vai paskatāmies tās, ko Hruščova laikā, ko sauc par Hruščovkām, un kas 5-stāv mājas, paneļu mājas, ļoti nelielas istabiņas, ļoti nelielas labierīcības vispārējais. Ja mēs salīdzinām to, kas ir būvēts PSRS okupācijas periodās 70., 80. gadi, 60., 70., 80., pēc telpu plānojuma, pēc visa šī pārējā, un tā ir milzīga problēma no tādas ilgspējas perspektīvas, ka jau rietumos tajā laikā, vai tā ir Skandināvija, vai, piemēram, es esmu daudz pētījis arī to pašu Austriju, Vīnes arhitektūru. Viņi arī 60. 70. gados. Tu nepateiksi, ka tās ēkas ir būvētas pirms pusgadsimta, tāpēc, ka viņām ir gan cita veida plānojums, gan pilsētu vidi. Tas viss ir būvēts pēc citiem principiem, tāpēc tās ēkas ir vērts renovēt, siltināt pa jaunu, attīstīt. Jā, viņas ir daudz kvalitatīvāk būvētas. Jā. Viņas un cilvēks jau tur dzīvojot iekšā jūtās pavisam savādāk. Es atceros, savā bērnībā es dzīvoju Rīgā 5-stāvu mājā, tur, kas ir tā, paneļu māja. Es teiktu tā, ka tev nekādas labas domas tajā mājā dzīvojot nevar nākt. Tas tev nospiež visu tā vide. Un tāpēc mēs esam iedzīti tādā, es teiktu, strupceļā no ilgspējas viedokļa, ka mēs esam spiesti, lai samazinātu tās energo izmaksas šīs ēkas siltināt. Gan tā idejiski, es teiktu, ja man būtu jāsaka, man būtu liela nauda un liela vara, to visu vajadzētu līdzināt nost un būvēt normāls ēkas pavisam citiem projektiem un pēc citiem principiem. Jā. Kaut vai arī tagad paskatoties nekustamā īpašuma cenām, cik maksā Padomju laikā uzbūvētās ēkas un cik maksā pirms kara uzbūvētās. Protams, arī tas tieši tā, ka tas ir cits veida plānojums. Neskatoties to, ka viņiem ir 50, 60 gadu. Jā, protams. To jau, un arī šīs kādā veidā to būvēja, jo arī manam kolēģim Jānim Šiliņam nesen iznāca grāmata par Krišjāni Ķergalvu, kas ir viens no latviešu būvuzņēmējiem. Un, tas gan ir vēl pirms Pirmā pasaules kara, bet viņi pusotrā gadā uzbūvēja tagadējo Mākslas akadēmiju, kas bija Biržas skola, kas ir no Rīgas sarkanu ķieģeļu ēku, un katrs pazīst. Pusotrā, un principā, tas bija pat ņemot vērā to, ka viņi paņēma pauzi, ka ziemu tad nebūvēja, ja? Bet pusotra gada laikā izroka un tev ir ēka gatava. Tad kā tas tiek organizēts, kā tas tiek darīts, un ja mēs tagad apskatāmies, gan šie materiāla kvalitāte, ķieģeļi un vispārējais, kā tā ēka ir uzbūvēta. Tā ir tā kvalitāte, un tie ir citi kvalitātes standarti, un es teiktu, tā ir tā ilgspēja. Ja tu būvē, tad tas ir uz 100 gadu uz priekšu, un tas ir gan tātad materiāla kvalitāte, gan ēku funkcionalitāte, telpu funkcionalitāte, viss šis pārējais, kas ir, tas ir apbrīnojami. Jā. Protams, ka šis, Padomju okupācijas periods, pusgadsimts degradēja ļoti daudz lietas, arī cilvēku uztveru un prasības.
Ja, jo, ja tādā piedzimst tādā vietā vai komunālā dzīvoklī, tev jau nav kaut kādas ekspektācijas, prasības, par kaut ko, jo tu neko labāk neesi redzējis. Es biju šokāts, es atceros, kaut kur 90. gados es aizbraucu uz ārzemēm, es redzēju, kā cilvēki dzīvo, kāds ir telpu iekārtojums. Jā, man bija kaut kad 18 gadi, es nebiju neko tādu redzējis. Pirmo reizi uz Angliju aizbraucu, es domāju, kas tur viņi ir muižinieki, kas vienkārši strādnieku ģimeni, jā, bet viņiem ir privāta māja, kur telpu iekārtojums ir tāds, kas mums, ko nevar salīdzināt vispār, jā. Čikāgas piecīšiem bija tāda dziesma, kur viņi aicināja tikt galā ar to, kas ar tātad sakārtot dabu, ko padomju laikā, kas mums te tika piešmucēts, ja ir daba jāsargā un tā. Tas ir īstenībā atsevišķi arī, te varētu atsevišķi raidījumu veidot, bet es pareizi sapratu, ka padomju laikā Latvijā uz dabu tika atstāts ļoti tāds negatīva ietekme sakarā ar to, ka gan invazīvās sugas tika ievestas, gan attiecīgi visas tās izgāstuves, kuras pēc tam ilgus gadus vēl nācās. Ja? Man liekas, es kaut ko esmu dzirdējis par atkritumu mešanu Baltijas jūrā, ka tur vēl aizvien kaut kur īsti nav skaidrs, ir vai nav. Kā jūs to posmu noraksturot? Kā PSRS izturējās vispār pret dabu, pret resursiem, vai viņi uzskatīja, kaut vai arī hidroelektrostacijas būvniecība, ja? Kad mēs par Daugavas skatiem, kas viss tika iznīcināts. Es tā sapratu, ka daba viņiem noteikti nebija prioritāte. Absolūti nē. Ja mēs skatāmies, tad vidēji nodarītie zaudējumi. Es vadu PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisiju, un tad vidēji nodarītie zaudējumi ir viens no tiem, ko mēs analizējam un skatāmies, kur ir šīs vairākas šīs sadaļas. Un viena ir tieši šī industriālā, kas ir, teiksim, jo nerūpējās. Ja? Otrs ir, teiksim, šī ekoloģijas daļa, tātad notekūdeņi, ja? Visas šīs lietas, absolūti bezatbildīgi. Tad ļoti būtiska komponente ir arī šis militārā industrija, militārais mantojums, kas aiziet. Ja? Tā kā, protams, ja? Tas neinteresē. Tur bija tas PSRS, ja mēs skatāmies šī galvenā idejiskā bāze, vispār uz ko viņi turējās, ka ir jāražo ļoti daudz. Jāražo ir daudz vairāk nekā Rietumvalsts. PSRS uzskatīja, ka jo te vairāk ražo, jo būs labāk. Otra lieta, ka viņi visu laiku ticēja, atkal būs kaut kāds karš, ja, būs jākaro, un tad tu vari visu to savu industriju pavērst atkal un visu ražot tankus atkal, nevis tur kaut kādas mašīnas, vēl kaut kas, un kvantitāte. Nevis kvalitāte, bet kvantitāte. Un, jāsaka tā, ka viņiem jau bija pat arī kaut kāda pieredze, kaut vai tas pats arī Otrais pasaules karš, kas šo kvantitāti, viņi pārspēja vācieši. Ja, teiksim, ja mēs tā paskatāmies, ja, teiksim, pretējā pusē nacistiskā Vācija, kad jebkurš militārais eksperts teiks, ka tā militārā tehnika bija daudz kvalitatīvāka. Bet, Padomju Savienība uz vienu vācu tanku saražoja tur 10-20. Ja? Un tad līdz ar to tas vācu tanks sašauja kaut kādi 7-8, bet 10 varbūt nē. Līdz ar to tā kvantitāte, tā bija tāda pieeja. Mēs ražosim arvien vairāk, ja? Un pēc mums kaut vai grēku plūdi. Apmēram tā. Ja? Jo, ja mēs paskatāmies uz to, kāda bija attieksme tieši notekūdeņi, arī šīs pašas hidroelektrostacijas, ja mēs skatāmies, Ķegums, ko uzbūvēja Latvijas Republikas laikā, tur ir paredzēts zivju ūdensceļš, ja? Lai zivis var tur kustīgi būt. Tur ir apdomāt šī lieta. Pēc tam tur jau vienkārši blieza, kā ienāk prātā. Skatoties, ja, teiksim, tur tieši tā ignorēja. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas Republikas laikā atrastu risinājumu, kā pļaviņās, piemēram, atrast kaut kādu kompromisu, lai nav jāpludina tas staburaks. Ja? Izplānot kaut kā savādāk šīs lūžu sistēmas noteikti, tā kā loģiski. Visu kopā, tātad ieskaitot gan vides kaitējumu, gan visu, es tā esmu padzirdējis, ka jūs esat aprēķinājuši tupi 800 miljardiem. Ja? Tas varētu būt. Jā, tas ir tāds, es teiktu, tāds, tas pat nav pieņēmums. Tur ir tās galvenās komponentes, ja mēs paskatāmies neiegūtais arī iekšzemes koprodukts, mēs paskatāmies, kā ir attīstījusies Somija, šī pat pieminētā, un tas arī starptautiski tiek atzīts, ka ka tev ir ne tikai tiešie nodarītie zaudējumi, tātad piedrazota vide, nogalināti cilvēki, jā, un izlaupītas vērtības, tur zelts vai kas Latvijas izvests un visas šīs lietas, bet tie ir arī, liekta attīstība. Un ja mēs redzam tiešām līdzīgas valstis pēc lieluma, tur, jā, teiksim, arī Austrija, bet mēs ņemam parasti Somiju, kas ir mūsu reģionā, kur mēs redzam ļoti līdzīgi, un tāpēc arī viss tā vēsturiskā, viss tas fons, vispārējais mums ļoti līdzīgs. Jā, tas pirmais ir, kad ir tie tiešie zaudējumi, tad ir šie nogalinātie cilvēki, visas šīs lietas izlaupītās vērtības, un tad ir šī liekta attīstība, kas ir, jā. Un trešā lieta, kas ir, tas ir šīs koloniālās politikas sekas, ka mēs daudz ražojām,
bet mēs ļoti daudz aizvedām projām. Nu, tā kā, ja mēs paskatāmies pēc ražošanas apjomiem, Latvija taču ražoja arī 70. un 80. gados, nevar noliekt, ka ražoja ļoti daudz. Lauksaimniecība arī ražoja daudz vairāk gaļu piena, nekā Latvijai pašai būtu vajadzīgs, bet veikali plaukti ir tukši. Ja? To pat es atceros. Tu nevari dabūt, tāpēc, ka tas tiek aizvests projām, un par to jau netiek atbilstoši samaksāts. Tā kā līdz ar to, es to saucu par koloniālu politiku. Tā kā Latvija bija intensīvas ražošanas zonā, un tie, kas atcerās, jā, rūpnīcas bija, jā, fermas bija, bet kur tā palika produkcija, tas aizgāja projām. Un skaidrs, paņemot klāt, ko es esmu arī aprēķinājis, kas ir šie norēķini Latvijas PSR budžets, kā daļa no PSRS valsts budžeta. Tur ir ļoti precīzi dati par katru gadu, kādas ir bijušas šīs naudas transakcijas, jā, cik Latvija ir ieguvusi, jā, cik ir atdevusi prom. Un tur ir ļoti skaidrs, tur apmēram 5. daļa ir aizgājusi vispār projām no Latvijas. Ja? Un tad vēl tas, kas Latvijas teritorijai palicis, tur ir kaut kāda, atkal gandrīz 5. daļa, 19%, kas ir tērēts militārām vajadzībām, valsts drošības komiteja. Šī armija, milzīgais šis militārais kompleks. Līdz ar to, ja mēs tā pastamies, un tā ir nauda, kas netika investēta Latvijā. Ja mēs būtu šo visu, teiksim, ražojuši, ja? Atbilstoši savām vajadzībām, eksportējuši, saņēmuši ienākumus, mēs tagad arī dzīvotu pavisam citā valstī. Ja? Tā kā, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tu nevari tik ātri dabūt atpakaļ, un ne tikai ražošanas apjoms, bet pats galvenais cilvēku domāšana. Un tas ir tas, kur no tādas ilgspējas viedokļa, es domāju, tā ir tā lielā problēma, ka joprojām tā paudze nosacīt, kur es esmu, tā mana paudze, kas ir pie varas, mēs esam esam gana daudz traumēti no šī iepriekšējā perioda visi, ja, ka mēs nespējam kaut kā pieņemt atbildīgus, ilgspējīgus lēmumus līdz galam. Mēs cenšamies pēc labākās sirdsapziņas. Mēs esam valsts patrioti, mēs zinām, ka mēs esam par neatkarīgu Latviju, bet tīri saprast salikt kaut kādas lietas, kas ir prioritātes, no kā tu atsakies, ko tu dari, par ko tev ir jāvienojās, kur tev ir jābūt ar augstu ambīciju proaktīvam, jāiet, jābrauc vai uz Briseli runāt, vai ar lēšiem igauņiem kaimiņiem jāvienojās. Tās ir šīs lietas, kas, manuprāt, tas ir joprojām tas padomju mantojums. Runājot arī par padomju mantojumu, tātad mēs jau sākumā sapratām, ka 30. gadu beigās mēs pēc vairākām pozīcijām bijām pirmajā vietā. Tad aina paveras tāda, ka padomju laikā 60. un 70. gados mēs jau samazinās rādītāji un arī tas pats dzīves ilgums. Es saprotu, ka jau ir krietni zemāks. Tas ir tas paradoks, ja mēs paskatāmies ar Somiju, pat pirms dati, kas ir pirms okupācijas, dzīves ilgums Latvijā ir ilgāks. Ja mēs tagad skatāmies arī datus, un tie nav tikai, var teikt, ka te kaut ko Krūmiņš ar Ilmāru Mežu sarēķinājuši, var jebkurš ieiet arī paskatīties Pasaules bankas datos, kur mēs redzam, kā ir no 1960. gada līdz 1990. gadam mainījies dzīves ilgums. Ja, ka mēs redzam, ka Latvijā viņš ir samazinājies pa 1 gadu. Tad iedomājies, 30 gadu laikā vidējais dzīves ilgums Latvijā pa 1 gadu samazinājies, Somijā pa 6 gadiem pieaudzis. Ja? Tas ir, tas Somijā, tas 6-7, tas ir kā normālās valstīs, tas bija 30 gadu laikā dzīves ilgums samazinās. Pie augoša iekšzemes koprodukta un pieaugoša ražošanas apjomiem. Bet tas ir vēl viena interesanta lieta, ja, ka tādi fenomeni pasaulē ir, ja mēs skatāmies tā globāli. Teiksim, ko pētnieki ir paskatījušies 19. gadsimta pirmā puse Lielbritānija. Tur arī ir milzīgs valsts impērijas pieaugums, bet vadoties pēc kaut kādiem kritērijiem, redz, ka vienkāršais cilvēks vienu laiku sāk dzīvot ar vien sliktāk, tāpēc, ka pieaug tā sauktā eksploatācija, ja, kas noveda pie šī paša marksisma, ja, idejas, ja, ka ir netaisnība. Amerikā tieši tas pats. Ja, kad valsts ļoti 19. gadsimta beigās iegūst, bet vienkārši kritēriji tur rēķināja cilvēka, cik viņš ir garš. Un samazinās vidējais cilvēka teiksim, augums, ja, un pēc tā izrēķina, ja, kad tā dzīves kvalitāte arī tātad krīt. Bet ir viens nosacījums, ka Lielbritānija šo, varam teikt, uz savas tautas rēķina vairojas savu nacionālo bagātību un varenību. Amerika ir tas pats. Mums jau to aizveda projām. Tas tika tērēts karā Afganistānā, vēl kaut kādās kosmosa programmās vai raķetēs vai tai valsts drošības komitejā. Mēs jau upurējam šo savu veselību, dzīves ilgumu, ne jau savas valsts labā. Viena lieta, ja tu ej karo, tas pats mūsu otrais pasaules karš, ja tu tā kā Somi karo aizstāv savu valsti, vai arī tevi mobilizē pretlikumīgi, vai tā ir nacistiskās Vācijas vai padomjas, nekāda starpība. Bet tu esi zaudējis šo savu dzīvību, upurējis pilnīgi bezjēdzīgi.
Tā kā, tās ir šīs lietas. Tā kā, un tas ļoti labi to parāda. Ja kādam bija šie argumenti, tur padomju laikā, un kā tur viss zāles bija pieejams, ka tur, kā veci cilvēki kādreiz, tas ir arī interesanti. Viņš saka, toreiz bija visas zāles pavēlt. Es saku, kādas tev vajadzēja? Man nevajadzēja kādas. Tad bija jauns. Cilvēks ir jauns. Es arī neatceros 90. gados, kad mums bija visdziļākā krīze, cik maksāja zāles. Man viņš vienkārši nevajadzēja. Es biju jauns, mīlēju meitenes un izbaudīju dzīvi. Man bija vienalga, godīgi sakot, tajā brīdī, vai tas IKP ir šāds vai tāds. Līdz ar to cilvēks atcerās kaut kādu jaunību vienalga zaļākā krāsā. Vecā māma bija izsūtīta uz Sibīriju. Viņa teica, Viņa teica, tad mūs tur izsūtīja, un tad bija miers. Nebija jāslēpjas bunkurā kā pirms tam. Tā kā cilvēki jau mēģina atcerēties kaut kādas pozitīvās lietas. Starp citu, arī 90. gadi pielika punktu laikam šai idejai par to izslavēto Padomju Savienības ražošanu, kur visa produkcija, mēs jau noskaidrojam, bija vietējiem tirgum, un ne īpaši viņi varēja konkurēt ar pasauli. Un tad, ja es pareizi sapratu, tad bija centieni jau būvēt jauno Latviju un jauno ekonomiku, būvēt jau uz tām rūpnīcām, kas mums ir palikušas no Padomju Savienības. Bet cik es esmu runājis ar Ivaru Godmanu, tad viņš aptuveni pateica, ka tad, kad atbrauc uz šejieni investori no Eiropas, tad viņi pateica, mēs pa brīvu neņemsim. Kur nu vēl pirkt? Jo visas tās tehnoloģijas un visas visas tās rūpnīcas, viņas bija pat gadu desmitiem novecojušas. Mēs salīdzinām, mums ir kā tas padomju saucamais pēdiņās lepnums mikroautobus Latvija. Bet viņš tehnoloģiski kāds 20 gadus novecoja salīdzinājumā ar Volkswagen, Ford vai vienalga Peugeot, jebkurām pasaules firmām, gan neekonomisks, gan nedrošs, ar to Volgas motoru. Protams, ka viņš absolūti neatbilstoši. Un es arī zinu šos stāstus, un es arhīvu arī skatījies, ka nav jau tā, mūsu valdība jau mēģināja šos uzņēmumus. Un viņi atbrauc tiešām paskatās, un viņi teica, pirmkārt, viss tā ražošanas, tās visas ēkas ir energo neefektīvas, ir no vienas puses varētu teikt, vieglāk ir uzbūvēt tukšā vietā, un arī pat tiem cilvēkiem, kas ir pieraduši gadu desmitiem strādāt, zakt, un es nezinu, bezatbildīgi daudz savādāk, ir daudz sarežģītāk, tāpēc viņi izvēlējās citas valsts, citās vietās, kas tomēr ir salīdzinoši mazāk degradētas. Volkswagens uzbūvēja Čehijā, Slovākijā, Fords vēl, kas viņi vairākas rūpnīcas tur uzbūvēja. Tā kā nebija jau tā, ka mūsējie negribēja, bet, protams, bija arī pozitīvi. Viena lieta, kas ir vēl par tām rūpnīcām, ko es domāju, ka tām tomēr bija arī ļoti svarīgi, ka tām nebija gatavs tas, arī tie mūsu vietējais, tas varētu teikt, rūpnīca, tā vadība. Jo ir, protams, mums arī izņēmums ir pozitīvs stāsts. Piemēram, Valmieras stikla šķiedri, kas spēja, kur arī varētu teikt energo ietilpīgs, pilnīgi bez nekādiem vietējiem resursiem gandrīz, bet tā rūpnīca skārpījās un joprojām strādā un ļoti veiksmīgs, vai Valpro arī tur. Un tā bija tā vide, ka šie cilvēki mēģināja atrast šos kontaktus un investors rietumos daudz mērķiecīgāk. Tā kā es domāju, ka tā ir viena lieta, ka tāds Godmans jau nevar dabūt. Viņš var atvest kādu, bet viņš jau nevar. Tev jau jābūt šai sadarbībai, ar to pašu Rafu, tev ir jābūt. Ja tev viņi nav, tad viņi nav. Tur neko nevar izdarīt. Labi, pēdējais jautājums. Mēs jau esam nonākuši jau līdz nākotnē. Mēs tā bez šaubām ātri pārskrējām pāri un skaidrs, ka mēs sapratām, ka tas, kas notiek mūsdienās, vismaz idejā par šo ilgspēju, par aprits ekonomiku, jau ir vēsturiski noticis un to vajag pētīt. Jūs esat pētījuši šo 150 gadu ekonomiku. Jūsu ieteikumi uz nākotni skatoties, uz ko vajadzētu Latvijai virzīties, lai mēs būtu vēl zaļāki, lai mēs būtu vēl ilgspējīgāki un lai mēs arī varētu patiešām atkārtot to veiksmes stāstu, kāds bija Ulmaņa laikā? Tas pamats ir, mums ir jāpaskatās bez rozā brillēm, kāda mēs būsim. Ir daudz lietas, ko mēs nevaram prognozēt. Mēs daļēji varam prognozēt, bet tikai daļēji, kā attīstīsies tehnoloģijas. Tur tagad viss tur ņemās māk. Bet ir viena lieta, ko mēs varam ļoti skaidri pateikt. Mēs varam pateikt demogrāfiju, kāds būs Latvijā cilvēku skaits. Tāpēc mēs redzam, ka dzimstība ir neliela. Tas nozīmē, ka cilvēku skaits visticamāk vēl tuvākās 10 gadus samazināsies. Tas nozīmē, ka mūsu ir maz pēc skaita. Un tāpēc mēs nevaram ņemt, kā kādreiz es redzu, ka arī viens otrs politiķis aizbrauc kaut kur uz Nīderlandi un apskatās, tur ir tāds inovāciju parks, tur strādā 20,000 cilvēku inovācijās, kas loģiski. Tas, ka Nīderlandē, Beļģijā uz 1 kilometru ir 15 reizes vairāk cilvēku.
Tā ir pavisam cita veida sabiedrība, jā, pavisam sīvā. Un tad līdz ar to mēs pat savākot visus Latvijas cilvēkus vienā vietā Rīgā, kur ir idejas. Jā, viens otru saka, vajag visu sadzīt Rīgā, pie Rīgā, reka, mums būs viens mazais inovācijas centrs. Es neatbalstu šo koncepciju, jo mums vajag paskatīties reversā uz to. Tas, ja tur ir 15 reizes vairāk cilvēku, tas nozīmē, ka mums ir 15 reizes vairāk zeme uz vienu cilvēku. Līdz ar to es domāju, ka nākotnē, skatoties īpaši vidējā termiņā, ja, arī klimata pārmaiņas mūs ietekmēs drīzāk pozitīvi. Arī lielākā daļa zinātnieki saka, vidējā termiņā kaut kādos 50-100 gados mums klimats paliks labvēlīgāks. Bioekonomikai, mežsaimniecībai, lauksaimniecībai, visam pārējai. Un paralēli tām daudzās pasaules vietās vispār būs problemātiski izaudzēt lauksaimniecības produkciju, un ir pat prognozes pa mežu, teiksim, ja, ka, piemēram, Spānija, Portugāla, Dienvidu Francija, tie būs reģioni absolūti nepiemēroti, piemēram, mežsaimniecībai. Tā kā, es teiktu, ka tā ir tā mūsu iespēja joprojām, ja, un cits saka, tur kādreiz atceros, kurš tur bija, tur laikam bijušais bankas prezidents izteicās nievājoši, ka nevar tirgot pirtslotes. Es atvainojos, ja tā būs gudra pirtslota, tu viņu varēsi notirgot labāk nekā viens štruntīgu mobilo telefonu. Ja? Tāpēc, ka pieprasījums globāli pasaulē pēc pārtikas noteikti pieaugs, ja? Pēc bioekonomikas produkcijas. Tā kā izmantojot tehnoloģijas, gudri visu šo darot, un līdz ar to mēs kļūsim arī pa vienu no tādām pievilcīgākajām vietām pasaulē, kur dzīvot, kur sezonāli cilvēki labprāt brauks, kamēr būs tur Francijā plus 40 grādi, ja? Viņi brauks pie mums vienkārši. Un mums tā kā liekas, vai mums tur ir plus 15, viņi būs šausmīgi laimīgi, ka tas ir tikai plus 15. Tā kā es teiktu, ka tomēr bioekonomika, kā viens no tiem valsts stūrakmeņiem, protams, skatāmies līdzi tehnoloģijas ar augstāku pievienot vērtību, to skatoties, bet mums nav, kad arī runā par ražošanu, kas saka, jāražo, bet tev ir jāvar viņu arī pārdot. Ražošanai kā tādai, tas ir mūsu piemērs no 90. gadiem, kad mums joprojām bija augsts ražošanas apjoms, bet ja to nevienam nevajag, tev jāražo konkurētspējīga produkcija, tev jāmāk ir ieskatīties nākotnē, kas nākotnē būs vajadzīgs, un tas tev jāražo. Tāda veida pakalpojumi tev jāpiedāvā, jāpaskatās tur. Ja mēs ik pa laikam mēģinām skatīties, kas ir pietrūcis atpakaļ pirms 5-10 gadiem, un mēģinām to tā kā darīt. Tā kā es esmu diezgan liels bioekonomikas piekartējs, tādas, protams, modernas, atbildīgas vispārējais, tas arī mums nodrošinās šo zaļo vidi, tad visu šo pārējo, kas te ir, tā kā, jā. Jācer tikai, ka tas viss īstenosies un ka patiešām ka mēs saskatīsim to, kas mums uz doto mirkli jau ir, un mēģināsim arī mācīties no vēstures kļūdām, lai tā nākotne būtu vēl zaļāka un vēl patīkamāka. Paldies liels! Pie mums studijā bija Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks. Paldies, Gati! Paldies par jūsu pētījumiem. Tie patiešām palīdz mācību spēkiem, jo tik liels apjomīgs darbs, īpaši mēs runājam par grāmatu turbulents, kā dzinējspēks, līdz šim nav bijusi. Ja? Tā kā mēs gaidīsim. Es sapratu, ka varbūt ka jums ir idejas vēl 200, 300, 400 gadus. Protams, tas idejas daudz. Jā. Paldies liels un gaidīsim jaunas grāmatas un lai jums veicas. Paldies! Paldies!